Latvietības un valodas saglabāšana, dzīvojot ārpus Latvijas, no ikvienas latviešu ģimenes prasa lielu darbu un izlēmību. Taču jauktās ģimenēs latviešu valodas, tradīciju un kultūras nodošana bērniem ir vēl lielāks izaicinājums. Īrijas 3x3 sajietu laikā uzrunājām vairākas šādas ģimenes un lūdzām dalīties savā pieredzē, kāpēc viņi to dara, ar kādiem izaicinājumiem saskaras un kā viņiem veicas. Ar dēlu man pašai kādreiz bija labāk un bija vairāk latviešu valoda, bet pašlaik, būšu ļoti godīgi, tā visbiežāk ir angļu valoda. Droši vien dažādi iemesli, un katram ir savs stāsts un apstākļi un varēšana un gribēšana. Es domāju, dažreiz tas ir ērtums, vienkārši ikdienā ātrāk, vieglāk, bet tas arī mazliet ir muļķīgi, es to apzinos. Bet tāpēc esmu šeit, lai iedvesmotos un censtos vairāk, jo nekad nav par vēlu un joprojām tas ir kaut kas, ko tu vari sasniegt un izdarīt. Ja? Pirmkārt, tas jautājums sev, kāpēc, vai man tas ir svarīgi un kāpēc tas ir svarīgi, lai arī mans dēls to izdzīvot, piedzīvot un nestu tālāk. Un, ja tas man ir svarīgi, tad es mēģināšu dažādos veidos to sasniegt. Tas nav viegli. Es redzu, kā daudz varbūt cilvēki padodas. Tas nevienu nenosodu. Bet jā, tas prasa daudz pūles, ne tādā negatīvā nozīmē, bet tas prasa tādu spēku, tādu mentālo spēku. Un ikdiena, dzīve notiek katru dienu, ir visādas lietas un tiešām ir ļoti jāpiedomā, lai to piekoptu, izkoptu. Jā. Pirmkārt, atbalsts mājās ģimenē. Un tad rast mazos veidus, kā to latvietību kaut kur dabūt, vai tās ir latviešu skoliņas, vai 3x3 sajietas, atrast kaut kādu kopienu, jo ar visām lietām, ja kaut kas varbūt nav tik vienkārši, ja tu atrod kaut kādu, tā vien liekas, tikai tas tā man, vai tas ir tik grūti, tā nav. Ja tu atrod līdzvērtīgi domājuši cilvēks vai līdzīgām problēmām, izaicinājumiem, man liekas, tas ļoti dod spēku un tādu motivāciju, un tas palīdz. Valoda? Vēl viena valodā ir bagātība, nu jā, ja piemēram mēs būtu Latvijā, viņi gribētu to īrisko saglabāt, es tā domāju. Tā kā tur ir neko pat daudz nevar teikt pretī. Nu, ne pretī vai kā, bet saprotoši. Viņi man iedrošina, jā, vairāk tā kā, jā, viņi tāds kurbuls tā kā ir, jā, kad ir jāsaglabā un jādarās. Nav jau neviena recepte, kā lai visu to izdarīt, tā kā tu kaut kur pagrābi tur, šur un paklausies ko citi, kā vecāki, kas ar jauktās ģimenēs audzina. Viņi kaut kas viņiem sanāk, nesanāk. Bet es domāju, tās sestdienas skolīnas vai kas tie ir, viņas palīdzēt var, jā, kaut ko. Un, ja bērns atnāk kaut vai pēc kāds nodarbības mājā, pasaka vienu vārdu latviešu valodā, nu, tas ir sasniegums. Tad, kad es biju stāvoklī, man īstenībā daudz vietēji iedzīvotāji mazās sarunas laikā prasīja, kāda tu runās ar saviem bērniem, ar latviešu valodā vai angliski. Un man tas likās absurdi. Tanī momentā es angliski labi nerunāju, man tas likās mazliet neloģiski un absurdi, ka es tagad ar savu miesīgu bērnu runāšu svešā mēlē. Es ar viņiem runāju latviski un kaut kur iekšā tas ir palicies, jo tad, kad meita bija maziņa, tieši tas pats aktīvākais runāšanas periods, kas viņai bija gada vecums, es aizgāju skolā, un ar viņu lielākoties bija tētis. Tā kā viņai viennozīmīgi pirmā valoda bija angļu valoda, kurā viņa sāka runāt. Bet viņa to valodu saprata, viņa viņu bija dzirdējusi, jo tāpatās es ar viņu runāju latviski. Arī vakara pasaciņas tika lasītas latviešu valodā, kaut kādas dziesmiņas, kuras jau pēc tam viņa man sāka teikt, māma, lūdzu, tikai necieti. Bet, jā, es domāju, ka arī daudz palīdzēja tas, ka mēs arī bieži braucām uz Latviju, un viņiem bija viena vecumā māsītes un brālēni, ar kuriem viņi gribēja kopā būt, kuri nerunāja angliski. Es jūtos vairāk īriete, nekad neaizmirst, ka esmu latviete, un mēs diezgan daudz runājam latviešu mājās. Ar mammu mēs tā kā mainamies, pus angļu, pus latviešu. Tā saucās spanglish, bet ar latviešu? Jā. Kā tā, jā? Bet es negribu, lai būtu nekāda citāda. Man patīk, ka mēs latviski runājam. Es domāju, ļoti svarīgi. Grāmatu lasīšanas brīžos, kad es viņiem priekšā lasīju, tur bija mana padošanās, jo bija tas, ka viņas teica, ko šitas vārds nozīmē, ko šitas vārds, un tad tu visu laiku skaidro, un kas tu tur vairs pa pasaku, ka tu visu laiku skaidro, ko tas vārds nozīmē. Un tad es pārgāju uz tām angliskajām grāmatām,
Bet man bērni paši ir teikuši, ka viņi gribētu vairāk mācīties valodu, un arī tā bija viņu iniciatīva uz nometni braukt. Un arī, meita man ir arī teikusi, ka runājam vairāk latviski, un es gribu pamācīties, un arī dēls to man ir teicis. Man ir saplānāts varbūt iet uz Latviju varbūt septembrī ar maniem draugiem, tāpēc es esmu bijis draugi ar viņu vairāk nekā 10 gadus, un viņi grib zināt vairāk par Latviju. Maniem draudzenēm tā kā vienalga, nav nekāda starpība, divi ir polietis, nav tā, ka es esmu vienīga. Īstenībā diezgan labi, citreiz mēs tā kā runājam par cits ēdienas, kur abiem valstīm ir, vai varbūt dažas tradīcijas, vai kaut kāds ir diezgan foršs, tad tas ļoti reti notiek. Bet nav tā, ka es jūtos, man būtu vairāk draudzenes vai kaut kas, ja es būtu vienkārši tikai īrieti. Agrā bērnībā jau bērni man teica, tikai lūdzu ne to rozā zupu. Un manējais vīrs, kurš ir pieklājīgs, viņš arī kaut kādus 2 gadus cietās, pirms viņš pateica, ka viņam tā rozā zupa negaršo. Tas ir augstā zupa, ja? Tas ir īsībā biešu zupa, jā, bet augstā zupa arī viņa ir rozā un ne. Bet es teiktu, ka mums ir tāda jaukta virtuvē. Manējam vīram, viņam patīk arī štovētie kāposti un skābētie kāposti, un viņš ir tāds diezgan atvērts. Pirms es iepazinos ar savu otro pusīti, man bija ļoti bail, ka šādi notiks, ka man otrā pusīti varētu nebūt latvietis, un ko es tad darīšu? Kā es saglabāšu pati sevī, savā ģimenē šo latviskumu, kas man ir ļoti svarīgs. Bet tā bilde jau izrādījās tāda, ka mēs jau atrodam tādus cilvēkus, kuri mums der, nevis tos, kuri mums neder. Un mans vīrs ļoti atbalsta kultūru kā tādu, un latvisko kultūru, kur ir ļoti bagāta un tradīcijām bagāta. Un viņam arī tas liekas ļoti interesanti, un līdz ar to mēs viens otru atbalstam. Un pat cik viņš ir čehs, tad tā tradīcija nav miljonus gaismas gadu attālumā. Viņa tomēr ir tuva un saprotama ar atšķirībām. Un tad jau, protams, ir valoda, kur nav kopīga, ir tradīcijas, kuras ir jāpaskaidro, par kurām ir jārunā, bet tas mums galīgi netraucēja apprecēties līdzināšanas rituālā. Un kā mēs toreiz smējāmies, mēs manu vīru pataisījām par latvieti. Man liekas, visgrūtākais ir nepazaudēt valodu, jo ģimenē mēs runājam 3 valodās. Latviski, angliski un čehiski. Angliski ir mūsu kopējā valoda. Čehu valodā mums vīrs runā ar bērniem, latviešu valodā es runāju ar bērniem. Mūsu bērni saprot 3 valodas no bērna kājas. Un tas ir ieguvums viņiem. Bet tas prasa darbu. Tas nenotiek šodien tāpat vien. Aizsūtīju meitu uz mēnesi uz Latviju, un tagad viņi runā latviski. Jo tā valoda jau tur iekšā bija. Pirms tam viņai bija kaut kādi vārdi, kurus viņa teica, un viņa visu saprata, bet viņa nenāca uz ārā. Un tagad, pēc mēneša Latvijā, pie Almītēm un Alpiešiem, kur neviens ar viņu angliski nerunāja, viņa atbrauc un runāja pilniem teikumiem latviski. Manuprāt, ir jāpieņem un jāsaprot tas, ka varbūt tie bērni sāks runāt drusku vēlāk teikumos. Varbūt tie bērni jauks kopā tās 3 valodas vai 2 valodas, un ar to vienkārši, bet tas pāriet. Un tad viņi kļūst par pieaugušiem cilvēkiem, kuriem tās valodas jau ir. Nerunāsim par to, kad ir pētījumi, ka tas veido smadzenēs vairāk. Paliek gudrāki tie bērni. Man tā gribētos domāt. Mēs bērni runājam ar māmu latviski un ar tēti angliski. Un es nekad nevaru pat iedomāties runāt ar māmu angliski. Vai ar tēti bišķiņ latviski. Viņš saprot ļoti labi latviešu valodu. Bet es tikai angliski ar tēti runāju. Man nebija tādi jautājumi, un vispār tādas iespējas, ka es varētu ar bērniem runāt angliski. Tā bija tā izvēle, ko mēs jau no paša sākuma izdarījām. Un tā ir, tā kā Silva saka, tā ir vienmēr bijis, ka es ar bērniem runāju tikai latviski. Un ja mēs tagad skatāmies uz šo divvalodību, tad tas ir tas, ko rekomendē visur un visi. Un bija tā, ka sākumā, kad Lība bija maziņa, bija tā, ka es varēju vairāk būt mājās.
Un līdz ar to Līvai tā latviešu valoda bija diezgan spēcīga. Un tad, kad piedzima Silva, viņām ir 6 gadu starpība, un tad es atceros, ka es ar Līvu apsēdos, un es viņai teicu, nu tagad tev ir iespēja, tev ir tā izvēle, vai nu runāt ar māsu latviski, vai nu runāt ar māsu angliski, bet ja tu runās ar māsu latviski, tad tev būs vēl viens cilvēks, ar ko tu varēsi latviski runāt, un arī māsai būs vēl viens cilvēks. Un man liekas, ka tas man ir vislielākais paldies, es domāju, jāsaka Līvai par to, jo viņa bija tā, jo es domāju, ja viņa būtu ar Silvu sākus runāt angliski, tad tā latviešu valoda mums nebūtu tik viegli aizgājusi. Es uzskatu, ka mums ir ļoti, ļoti paveicies ar to, ka tas mums visiem kopā ir izdevies, jo tā ir, manuprāt, tā ir milzīga bagātība, ka bērni nāk no 2 kultūrām, un viņiem ir šīs abas kultūras, un šīs abas valodas, un ir šī pieeja latviešu kultūrai, jo, ja nebūtu tās latviešu valodas, tad tas jau ir daudz grūtāk. 3x3 ir ļoti liela loma bijusi, un arī, protams, skoliņām, un tam, ka mums ir bijusi iespēja braukt uz Latviju vasarās, un mēs parasti braucam vismaz uz mēnesi, ka mums ir bijis tā iespēja pavadīt Latvijā laiku. Tas, ka mēs esam braukuši uz dziesmu svētkiem, jo visi mēs esam piedalījušies dziesmu svētkos, Roberts vēl lielajos nav. Ko es varētu ieteikt, ir tieši tas nebaidīties, un arī tad es domāju, ka ja bērns pat atbild angliski, ka tu tomēr vari to latviešu valodu lietot. Un arī nešaustīt sevi, ja neizdodas, jo mums katram ir tie apstākļi, un es arī to esmu daudzreiz teikusi, ka man liekas, ka man ir ļoti paveicies. Man ir ļoti paveicies gan ar bērniem, gan ar to situāciju, kādā mēs esam bijuši, kādā situācijā es esmu bijusi. Un katram mums tā ir savādāka, un ja neizdodas, tad neizdodas, bet tad ir vismaz tā sajūta, es domāju, ka tu esi darījis to, cik tu esi spējis,